Tu uz kurieni esi pagriezis, kā tu domā? Tāpat pagriezis, ja? Uzliksim vispirms uz Alūksni. Šodien pie Viļakas novada domes tika mērīta Virszemes televīzijas signālu uztveršanas iespējas. Pēc dažu minūšu regulēšanas dzirdami pirmie rezultāti. Pēc skaņas varēsiet pateikt, cik viņi vēl būs skaņot. Ļoti augsts tonis, redziet, var redzēt visu. 100%. Jā. Un mēs pagriezīsim tagad nepareizi. Jā, pagrieziet nepareizi. Viņš dobš paliek. Viļakās signālu uztveramība ir laba, taču skatītājiem savos televizoros tas negarantē kvalitatīvu bildi. Problēmas var būt dažādas. Veca antena neprecīzi noregulēta vai atrodas pārāk zemu. Tas var izraisīt skaņas atpalikšanu no kadra vai bildes apstāšanos uz pāris sekundēm. Pirmkārt, vajadzētu pārbaudīt šo te uztverošo pusi, tad antenu un kabeli, kas ir izmantots savienošanai, antenu un dekoderu. Šim kabelim jābūt labam, jo tiek izmantoti, raidīšanai tiek izmantot decimetru viļņu diapazons, kur ir augstas frekvences un šiem kabeļiem ir jābūt labiem. Taču šī nav vienīgā problēma, tā kā Virszemes apraides signāls nāk no Alūksnes raidīšanas stacijas, latgalieši šeit iepazīstās ar Vidzemes aktualitātēm. Savu reģionālo televīziju redz vien retais. Tad mums ir jāpārtais tas tīkls, un tas ir izmaksas. Realitāte ir mazliet skarba, ja, vai tur, teiksim, dažu simtu cilvēku dēļ kāds to grib darīt, ja. Mēs to varam izdarīt, jā, bet tad ir vajadzīgs pasūtījums. Ja Latvijas kanālus skatoties ar dekoderi kvalitāti var pieklibot, tikmēr veco antenu pagriežot uz Krievijas pusi, viss ir kārtībā. Es Krieviju skatos labāk. Man 3 kanāli Krievijas, es viņu skatos. Kā jūs uzzināt par to, kas notiek Latvijā? Es to no Krievijas tepat, ja jau kaut kas tāds nopietnis būs, es jau dzirdēšu no Krievijas ar. Dekoderus, kas lietoja, viņi negāja, es cik zinu, un pamatā jau laukos tie dekoderi. Un laukos ir antenas un dekaderi un pamatā Krievijas. Man kaimiņiene ir tikai Krievijas televīzija. Tā kā mūsu informācijas avoti, lai neņem ļaunā, bet politika mums nāk no Krievijas. Cilvēki pierobežā izvēlas televīziju skatīties ar šķīviem, jo tā viņi var redzēt kā vienu tā otru valstu programmas. Taču, ja līdzekļu šādam pakalpojumam nepietiek vai iegādātais dekoders vai antena ir pievīlusi, viņi bez maksas skatās Krievijas programmas un ar šo situāciju, diemžēl, ir samierinājušies.